Projektora gaišums ir 10 lūmeni. Kā mēs redzam, īsti apgaismotā telpā, protams, tas nav biznesa projektors, kas paredzēts prezentācijām. Neaptumšotās telpās ar tādu mēs skatīties īsti labi nevaram. No otras puses, ja tas notiek tumsā, tad mēs varam baudīt safilmēto video pietiekami baudāmā kadra izmērā un izšķirsies. Sāku stāstīt, un tā arī nepabeidz par pieslēgvietām. Kā mēs redzam, blakus fiziskajām podziņām ir vāciņš, kur atvarot, mēs nonākam pie pieslēgvietām. Un tad mēs redzam, ir vietiņa mikrofonu pieslēgšanai un barošanai strāvu, HDMI izējas vats un vietiņa papildus USB kabelim. Citas pieslēgvietas ir paslēptas šeit. Tur mēs redzam, ir jau pieminēti video izēja komponentam, kompozītu vadiem, kur ietilpst komplektācijā, un vats strāvas avotam, kas domāts, lai varētu filmēt, neizmantojot akumulātoru strāvas rezerves. Projicētā attēla asumu mēs regulējam ar šo mazo slaiderīti augšā, kas ir viena no retajām fiziskajām regulēšanas pogām šai kamerā. Otra ir mērogmaiņas poga un fotografēšanas poga un režīma pārslēgšanas poga. Tas nozīmē, ka, ja mēs vēlamies izmantot manuālo fokusu, tad mums nāksies izmantot skārienu ekrānu, kas, protams, ir ceļš, kuru var iet, taču no otras puses arī šāda līmeņa kamerā mēs īsti nevarētu gaidīt to, ka būtu objektīvs ar roku izsatām asumu vai, teiksim, blendas atvērumu. Ja mēs skatāmies izvēlnē, tad lūk, viņa pieejama caur menu, un te mēs redzam dažādi filmēšanas iesaistījumi, kino, fotorežīms un 2 režīmi, kas attiecas uz speciālu gadījumu filmēšanu, proti viens, ja mēs vēlamies palielinātos kadrus uzņemt, un drusku līdzīgs, kas ir paredzēts, lai detalizēti pēc tam izpētīt kādas ātras kustības, kurš sauc šeit golf shot. Tikpat labi tas varētu būt arī kāds cits sporta veids. Mazliet tādi interesantāki iesatījumi jau parādās, kur mēs tiekam pie kameras iesatījumiem. Tur mēs redzam, ir baltā balansa iesatījuma panelis, kur iespējams izvēlēties auto, kas līdzīgi kā fotokamerām nozīmē to, ka kamera automātiski pieņem, ka tumšākā vieta ekrānā ir melns un gaišākā vieta ekrānā ir balts, kas praksē, protams, kā zinām, nevienmēr ir tā. Ir iesatījums filmēšanai ārpus telpām, ir iesatījums filmēšanai telpās pie luminescentām spuldzēm, un ļoti laba lieta ir iesatījums tāds pa pusē manuāls, ka mēs izvēlamies kadra laukumā vietu, kura ir balta, vai, kā zinām, precīzāk tas būtu pelēka, un iesatam balto balansu manuālu, kas ir izskatās pietiekami labi atrisināts šīs kameras gadījumā. Lūk. Tāpat, protams, ir arī iestatījumi attēla un video kvalitātes iestatīšanai. Bitrate mēs redzam šeit. Šajā gadījumā mūsu video aizņem 5 megabaitus sekundē, kas priekš augstas kvalitātes video ir diezgan neliels datu apjoms. Augstā kvalitātē te ir 24 megabaiti sekundē, un kā mēs redzam, ko līdz mēs ieslēdzam visaugstāko iespējamo kvalitāti, mums izlaiž brīdinājums ziņojums par to, ka
šai režīmā mēs nevarēsim fotografēt filmēšanas laikā. Galu galā, ja mēs tik ļoti augstā kvalitātē vēlamies filmēt, tas nozīmē, ka mēs koncentrējamies uz filmēšanu, nevis uz fotografēšanu, kas ir pilnīgi normāli. Cita kameras iesatījumi ir, mēs varam iesatīt jau kaut kādas grafiskās tēmas, safilmētā un safotografētā materiāla atskaņošanai. Varam safilmēt to video arī salīdzinoši rudimentārā līmenī arī montēt, un varam arī iesatīt lietas, kas attiecas uz atmiņu, proti to, kur glabāsies mūsu safilmētājs video. Šai gadījumā mums ir tikai iebūvēta atmiņa, tāpēc citu iespēju mums šeit arī nav. Ja. Brīdī, ja mēs ieliksim atmiņas karti, tad mēs varam izvēlēties arī atmiņas karti. Ja. Tāpat, protams, ir iespējams noformatēt gan iekšējo atmiņu, gan arī atmiņas karti, kas ir labs un ātrs veids, kā tikt ātri vaļā no senām lietām. Ja. No tādām amatierim patīkamām lietām šeit ir, kā jau pieminēju, GPS, un arī ir smuka indikācija skaņai. Kā mēs redzam, šobrīd tur ir 5.1 kanāla skaņa, un mēs redzam, no kuras puses nāk skaņa, un varam prognozēt par to, kā tas skanēs arī tad, kad mēs šo video kādam rādīsim. Kameras augšpusē iespējams pievienot vai nu vēl vienu mikrofonu, vai arī papildus apgaismojumu spuldzi. Jo atsevišķi GPS moduls mums, kā zināms, nav arī vajadzīgs. Protams, ka GPS ir lietiņa, kura telpās mums īpaši nenoderēs, un gadījumā, ja mēs filmējam telpās, tad nav slikta doma to izslēgt, lai taupītu kameriņas bateriju. Ja cilvēkam ir augstākas prasības pret manuālajiem iesatījumiem vai, teiksim, vēlēšanās izmantot kameru ar maināmiem objektīviem, tad viņam būs jāpērk cita kamera, bet šāda cita kamera maksā apmēram uz pusi dārgi. Pienācis brīdis arī pateikt kaut ko par šīs kameras cenu un tās plusiem un mīnusiem. Kā jau noprotam, šāda aprīkojuma līmeņa kamera nevar būt lēta. Un Sony ieteicamā pārdošanas cena ir 700 lati, kas ir, jāsaka, pavisam godīga cena par labas kvalitātes, labi aprīkotu produktu. Ja mēs skatāmies internetā un iesitām šādu nosaukumu meklētājā, tad var gadīties, ka mēs atrodam šādu kameru pat pa 550 latiem. Taču uzreiz vēlos brīdināt, ka ir jāpievērš uzmanība fotokameras izšķirtspējai un iebūvētai atmiņai. Tās šim modelim mēdz būt dažādas, un ja ir darīšana ar cenu, kas ir pa 100 vai 150 latiem zemāka, tad ar lielu ticamību šie rādītāji kamerām ir citi. Kā kameras plusus es gribētu pieminēt labo optiku, kā mēs redzam, gaismas spēja 1,8, kas ir visai ātrs objektīvs un ar pietiekami lielu zūma diapazonu, tā skaitā tajā platajā galā tas ir, varētu teikt, kārtīgs platleņķis. Protams, arī tehnisko aprīkojumu, labo stabilizācijas risinājumu, iebūvēto GPS-u un, protams, arī citas iespējas, starp kurām noteikti nevar nepieminēt projektoru. Lai arī, kā jau pirms tam teicu, projektors vairāk it kā orientēts uz cilvēku, kurš skatās pilnīgi visu, ko viņš ir safilmējis un nevis montē, tomēr arī tiem, kuri pret savu safilmēto materiālu attiecas rūpīgāk un velta laiku video montēšanai, noteikti projektors noderēs. Tāpēc, ka
viena lieta ir skatīties safilmēto materiālu mazajā kameriņas ekrānā, un pavisam cita lieta vakarā mierīgi apsēsties viesnīcā un skatīties to uz sienas. Tas tomēr ļauj labāk novērtēt, kuri kadri ir tie, kuri mums būs derīgi montāžas procesā, un kāds ir kopējais, teiksim, tā materiāla kvalitātes līmenis, un jau uzreiz izveidot ieceres, ko no tā visa mēs montāžas ceļā varēsim izveidot. Kā mīnusu varētu pieminēt to, ka, protams, projektors prasa savu, un lai arī tas ir Pico projektors, pavisam maziņš, tomēr, protams, tas nedaudz palielina kameras fiziskos izmērus un, droši vien arī svaru. Kamera svēr, ar šādu akumulātoru svēr 630 gramus, kas varbūt pirmajā brīdī liekas diezgan daudz. No otras puses atceramies, ka katrai kamerai ir kaut kāds optimālais svars, kas nozīmē to, ka, lai mēs viņu varētu ērti turēt rokā un viņi nekratītos, viņai tomēr viņi nevar svērt 100 vai 50 gramus. Ja? Šāda kamera varētu būt ieteicama kārtīgam mājas video cienītājam, cilvēkam, kurš vēlas ceļot un piefiksēt video un foto savus piedzīvojumus. Tiem, kas vēlas mainām optiku, manuālus, asuma, fokusa attālumu un diafragmas regulējums, protams, ka jāmeklē kameras, kuras pēdējā laikā ir parādījušās, mazliet pār pa 1000 drusku maksā, tur 1200 un uz augšu, ar 4/3 standārtu objektīviem, un tām jau ir arī izvērsāk tā manuālās kontrolas iespējas.